Labdien, mani sauc Jānis Zaržeckis, esmu plastikas ķirurgs un man specialitāte ir plastiskā rekonstruktīvā un rokas ķirurģija. Šodien es gribētu jums pastāstīt nedaudz par vienu no kosmētiskām operācijām, kas var teikt ir gandrīz visbiežāk pieprasītā. Un runa ir par acu plakstiņu korekciju, tā saucamā blefaroplastiku. Tā ir, kā es saku saviem pacientiem, tā ir salīdzinoši neliela operācija, kas dod ātrus un redzamus rezultātus. Un kam gan nepatīk ātri un pamanām rezultāti, tāpēc man patīk tās operācijas darīt. Operācijas būtība ir novērst pacientiem, kuriem ir laika izveidojis par daudz lieka ādu virs plakstiņa. Jānoņem ir šī lieka āda nost, un tad būtiski uzlabojas acs izskats. Un arī atsevišķos gadījumos var teikt, ka tas ir ļoti labi nāk pa labu arī pacientu redzēji. Jo muskuls, kas atver aci, jeb saucamais acs vērēja muskuls, jeb levātora muskuls, vakaro nogurst, ja viņam jāceļ milzīgs smags vezums. Un tie, kas ir izdarījuši operāciju, var teikt, ka pirmkārt labāk izskatās, otrkārt viņiem vakarā nenogurst acis un kādreiz grib palasīt vēl grāmatu vai paskatīties kādu filmu, tas ir daudz vienkāršāk. Tātad, lai veiktu šo operāciju, parasti mēs iesakām saviem pacientiem viņu veikt kombinēta anestēzijā. Tas nozīmē, pacients ierodas klīnikā un operācijas zālē anestezologs iedod vieglu sedāciju vēnā, tādēļ, kad aci ļoti jūtīga, un lai pacients nemirkšķinātu aci, tiek dot viegla sedācija, viegla snaudienā pacients ir, tad es viņam iedodu lokālu anestēziju, lidokaīnu, lai pēc tam nekas nesāp. Līdz ar to anestezologam jādod ļoti mazs devs, lai pacients būtu komfortablā miegā. Un operācija nav ilgāk par 20 minūtēm. Grieziens atkāpjas 4 mm no plakstiņa malas un tiek noņemta liekā āda. Atsevišķos gadījumos arī nedaudz taukaudu, ja tur ir pa daudz, kas dara aci pietūkušu, tos samazina. Un ar kosmētisko šūbu brūces slēdz. Tad operācijas ilgums parasti neilgāks par kādām 20 minūtēm. Pacients ātri pamosts un nav nepieciešams uzturēties stacionārā. Parasti mēs liekam kompresu ledu, lai būtu mazāks tūsks, mazāk zilumi. Var tai pašā dienā iet mājās, ja uzliek saulesbrīles, neviens par nevar pateikt, ka tāda plakstiņa operācija ir izdarīta. Šūva dzīs neticam ātri, jo 4. dienā jānāk atpakaļ uz klīniku, tiek noņemts plakstīts un šūva tik īsā laikā jau pilnībā ir sadzījusi. Un vajadzīgs vēl varbūt dēļ tūskām, un ja vēl kāds zilums, tur ir jāgaida vēl kādu nedēļu, 2, ļoti retos gadījumos 3, lai pacients varētu būt atkal sabiedrībā. Un neviens nepateiks, ka plakstiņa operācija ir darīta. Būs labs izskats un nebūs nekāda lieka āda. Radīsies iespējas, ka pacients vai nu ir beidzot labi izgulējies, bijis svaigā gaisā un jūtas labi. Runājot par labām lietām, vēl jāsaka, ka tā ir viena ļoti īpaša vieta uz cilvēka ķermeņa, kur nepaliek rētas. Jo jebkurā vietā, ja sašoja brūci, tur veidojas rētaudi un tā rēta paliek uz visu mūžu. Plakstiņiem tas ir savādāk. No sākuma tu redz, kā tie maz līnija, tā vieta, kur ir bijusi šūva, viņi pamazām pazūd bez pēdām. Un ir bieži gadījumi, kad pacients kādu gadu iet pie acārsta pārbaudīt redzi, viņš vairs nevar pateikt, ka tur ir kāda operācija vispār darīta. Kas ir sliktās lietas? Arī, ja jūs gadījumā apsveriet to operāciju darīt, jāzina arī medaļai vienmēr otra puse. No sliktām lietām jāsaka, ir tie riski, kas saistīti ar medikamentu lietošanu, alerģiskas reakcijas kādreiz no vielām, ko pacients saņem, bet tas ir samērā reti. Ķirurģija pati var dot tūsks un zilums, un pirmā dienā vēl netik traki, bet otrā dienā, kad pacients piet pie spoguļa, tad kādreiz ir sajūta, ka diez vai vajadzēja to darīt, it kā kāds būtu iegāzis pats, nevis taisījis plastisku operāciju. Bet šī tūska ātrāk nāk, diezgan traki izskatās, bet ātri aiziet. Un, kad 4. dienā pacienti nāk pie manis ņemt no šūs, zilums jau paliek dzeltens, un tūska stipri mazinājusies, un paējot vēl kādam nedēļu, 2, tas var teikt, ka tās visas atliek parādības no operācijas pazūd. Tā kā tiem, kuriem nepatīk, kā izskatās, viņi izskatam vai redzēji, nāk pa sliktu, liek ādu. Zinat, ka to var salīdzinoši viegli noņemt, un tā ir salīdzinoši neliela operācija, kur dod prognozējums un
pārliecinošs rezultāts. Paldies, ka klausījāties!